Tas ir augstākais apbalvojums, ko strādājot Latvijas dzelzceļā var saņemt no Latvijas dzelzceļa. Protams, tā ir liela atzinība un liels gods, jo tiešām, kā jau es teicu, tāda apbalvojums ir pats lielākais, un tas, ka kolektīvs man ir izvirzījis un mūsu akcionārs ir apstiprinājis šo apbalvojumu, priekš manis tas dod vēl lielāku stimulu strādāt vēl labāk un nopietnāk. Mums šādi pasākumi notiek pāris reizes gadā. Tas ir tuvāk Jāņiem, viens otrs tuvāk Latvijas valsts neatkarības dienai, tas 18. novembrim. Mēs pēdējā laikā ļoti intensīvi strādājam, un to cilvēku, kuriem gribētos pateikt paldies, kļūst aizvien vairāk un vairāk, tāpēc mēs esam nolēmuši iedibināt tradīciju to darīt 3 reizes gadā, tad arī maijā pēc darba svētkiem pirms mūsu valsts neatkarības atkal pasludināšanas dienas, un es domāju, ka turpinājumā mēs katru gadu sekosim šīs dienas piemēram.